Igaunijā, Lietuvā, Latvijā 4000 dzīvokļi ar individuālo siltumu uzskaiti. Bet, Edvīna, ko tad reāli viņi iegūst? Kāds tad ir tas ietaupījums viņiem? Jā, tad viņi cilvēki, kā mēs, tā mūsu statistika rāda un ko mēs redzam, ja cilvēki regulē savu siltumu padevi, tad viņiem tas ietaupījums ir kaut kur līdz 30% vidēji, tādi taupīgākie iedzīvotāji pat var ieekonomēt 50% no savām izmaksām, ko viņi maksājuši ir bez tās individuālās uzskaites. Tad tā naudas izteiksmē varētu izskatīties tā, ka katrs 6. gads, ko iedzīvotājs ir ietaupījis, viņš tad varētu nemaksāt par to siltumu. Ietaupīt katru 6. gadu. Tas ir ļoti labi, manuprāt. Jā. Tā, man liekas, daudz gribētu. Jā. Labs gads. Labs gads mums un labs gads viņiem. Ļoti labs gads. Jā, tieši tā. Tas nav tur katrs 15. 20. Tas reāli katrs 6. gads, tas ir ļoti... Jā, apskatieties uz savu rēķinu, uz šo gadu vai pagājušo gadu, tad jūs varat katrs aptuveni saprast, cik jūs, kāda būs jums ieguva.